Prieks jūs visus vēlreiz šeit redzēt. Šodien es pirmkārt es varu atbildēt uz katru jūsu jautājumu. Ja jums ir kāds jautājums, lūdzu rakstam, es uz to atbildēšu. Bet tad mēs varam parunāt par šī mēneša aktuālo tēmu, kas ir ECBX un kāpēc tas ir vajadzīgs. Un līdz mēneša beigām, kas ir tie zobrati, kas, manuprāt, būtu jāieslēdz, lai šis te nākamais mēnesis būtu maksimāli efektīvāks. Tātad pirmkārt, katram vienam no mums ir savs klientu līmenis, kas citam tas ir aktivizācijas noturēšana, cits ir ātīmā, cits kādā citā līmenī, bet tas, uz ko es vērstu uzmanību šo mēnesi noslēdzot, ir tātad pirmkārt ieslēgt katram vismaz šo ātīmu, jo bieži vien mēs domājam priekš kam ko teste, bet katrs klientu līmenis pirmkārt mums dod mūsu personīgo ienākumu, kas ātīmā ir tātad 20%, 100 eiro bonus, 100 eiro zērvārds, bet vēl ātīms arī ir tas, kas ieslēdz mums šo te zobratu RCB, kas mums palīdz katram pievienotajam produktam reizināties kredītpunktiem ar 2. Un tas notiek ne tikai mums, bet arī komandas komisijās apakšā cilvēki, kas zem mums ir pievienoti, kas veic pārdošanu, arī šis te RCB ieslēdz zobratu, ka reizinās ar 2 visi kredītu punkti. Kāpēc tas būtu svarīgi piedalīties ECBX kampaņā? ECBX kampaņa ir kampaņa, kurā tu savas komandas kredītpunktus, kas nāk no abonementiem, kas nāk no prepay pakām un kas nāk no piesaistītajiem partneriem, reizinās ar 3. Kāda tad no tā ir jēga? Tā ļoti rupjas pastāstot tā lielos vilcienos, kad ja mēs mēnesī varētu nopelnīt 1000 eiro, šajā mēnesī mums ir iespēja nopelnīt 3000 eiro. Tas varbūt ir pārspīlēt, bet ideja ir tāda, ka ja mēs pelnītu tikai no abonementiem un piesaistītajiem partneriem, tad mūsu peļņa ir 3 reizes lielāka. Un bieži vien man partneri saka, bet es tikko esmu iestartējusi, tikko esmu tikai biznesā, priekš kam man ieslēgt šo ECBX, ja es pats neko negrasos darīt. Un atbildi pavisam vienkārši. Šodien tu neko varbūt nedari. Šodien tu esi tikko iestartējis partners vai partners, kas ir iekšā, lai lietotu savus produktus, bet nav idejas biznesam. Varbūt kādreiz, varbūt, ja zvaigznes saliksies. Bet tas kredītpunktu apjoms, kas mums nāk X vai šajā mēnesī 3X, kādu dienu tu to ieraudzīji, kādu dienu varbūt tu sāksi strādāt, pievienos kādu partneri, un tajā momentā tev tas nāks par labu, jo tev būs bijis liels bankings un tev varēs izbalansēties kredītpunktu, varēs vairāk nopelnīt. Ātrs stāsts tūlīt arī rādīšu sistēmu, bet ātrs stāsts par manu partneri, kas ir medicīnas māsa. Viņa strādā, cik es saprotu, kā ārsta palīgs medicīnas māsa. Viņa iestartēja biznesā, lai fonā nopelnītu kādus 300-400 eiro. Viņa katru mēnesi ļoti aktīvi un kārtīgi uztur savu ātīmu. Un tad, kad es viņai pirms novembra teicu, ka vai ieslēdzam ECBX, viņa saka, Anniņ, es knapi tos 25 produktus dabonu mēnesī. Kāds man ECBX? Es taču nevienu partneri neesmu uzrunājusi. Viņa neieslēdza ECBX, bet pienāca novembris, zvaigznes sakustējās, un viņa pieslēdza 3 lielos partnerus. Un sanāk, ka mums ir kopīgā kāja, kurā viņai ir daudz partneri pēc tam pievienot, ko es ļoti aktīvi rekrutēju partnerus, man ļoti patīk un sanāk strādāt ar komandu, un aiz viņas viena kāja ir ļoti gara, ar diezgan lielu bankingu, un viņa savā privātajā kājā ielika 3 lielos partnerus. Kā jau viņai nebija ECBX, viņai īsti neko nevarēja tur izbalansēt. Tur tie kredītpunkti nebija tik daudz, bet ja viņa būtu ieslēgusi ECBX, viņa būtu bijusi executive statusā, kas pirmreizīgi viņai būtu iedevis papildus 500 eiro, plus vēl nedēļas komisijas, plus tas. Bet būtībā viņa uz šī te neieslēgšu ECBX, jo kāda tad man jēga, pazaudē kā minimums 500 eiro. Tāpēc es silti iesaku katram vienam tik tiešām arī ieslēgt šo Ģirt, vai tu varētu lūdzu man ļaut šērot ekrānu?
Paldies, viss notikās tagad, jā. Tā, vai var redzēt manu ekrānu? Kāds varbūt var pateikt? Kāds? Jā, var, Anna. Paldies, Evi. Paldies, Evi. Tā tad, kur mēs varam redzēt, tātad par ātīmu. Par ātīmu mēs aizējam uz aktivizāciju. Un šeit, kur ir mums RCB, šie te klienta punkti un personīga kredītpunkti, es to pabīdīšu bišķi malā, man traucē. Šeit var redzēt, vai tev ir ieslēgts RCB, kas pagriezīs gan tev 2 reiz lielāku tātad kredītpunktu apjomu personīgajam šim te klientu līmenim, gan arī tavā komandā, kas strādās, cilvēki, kas ir zem tevis, kas iegādāsies papildus produktus, viņu kredītpunkti jums arī nāks reiz 2, nevis reiz 1, kā tas būtu bez RCB. Un, attiecīgi, kur mēs varam redzēt tagad nākamā tēma par ECBX, par kampaņām. Kur ir kampaņas. Un bija 1. februāra ECBX. Man bija plānots, ka man ienāks viens lielais partners, kas man nosaka šomēnes, bet viņš neienāca. Tad tur viss būs kārtībā man, bet šeit katrs viens no jums var ieiet un apskatīties sev, vai ir ieslēgts ECBX. Manā gadījumā man vēl ir nepieciešams 7 abonementi, vai visvienkāršākais ir viens lielais partners, kas ienāk iekšā. Nu, lūk, un es skatījos, ka man komandā ir vairāk cilvēku, kam ir pat pārkare ar šiem te, kad ir pat vairāk punkti, kā vajadzētu būt šitā uz otru pusi. Jā, kad citreiz cilvēks pat nezina, bet viņam ir gan ienācis lielais partners, gan 2 abonementi, un viņam ir vairāk, kā būtu bijis nepieciešams. Šeit tātad var redzēt šo te ECBX, vai to esi kvalificējies. Tālāk, ko es vēl gribēju pastāstīt? Tas bija par to, kur var redzēt, par klientu līmeņiem, un varbūt kādam ir kādi jautājumi. Zinu, ka cilvēki šodien ļoti gribēja dzirdēt par mārketingu un to, kā var reklamēt produktu efektīvāk un veidot savus sociālos tīklus efektīvāk. Diemžēl. Jā, jautājums droši varat rakstīt čatā. Mēs viņus ķersim ārā un atbildēsim visus. Jā, varbūt kādu jautājumu var uzdot. Vai arī var uzdot, jā, paceļiet rociņu vai vienkārši ieslēdziet mikrofonu un uzdodiet. Jā. Evitiņ, varbūt tu var kādu jautājumu uzdot? Evitiņ pazuda, ok. Labi. Jā. Šis bija, manuprāt, ļoti svarīgi par ECBX ieslēgt visiem, jo, kā es minēju, ka tu nekad nezini, kad tas tev var nostrādāt par labu. Manā gadījumā es to neuzskatīju par vajadzīgu. Man katru mēnesi Zana vienmēr teica, ka tev vajag ātīm, es nesapratu, man likās viņai vajag ātīm, es tikai paklausīju uzmanīgi, bet par to ECBX es nekad neklausīju, bet šobrīd es būtu ļoti priecīgi, ja man būtu liekas bankings, jo man viss balansējās uz nulēm katru mēnesi. Tad, jā, varbūt kādu jautājumu var uzdot. Par sociālajiem tīkliem man pat nav prezentācijai. Varbūt, Anna, es iesaistīšos sarunā. Tas nebūs tā kā jautājums, bet varbūt komentārs. Varbūt es vienkārši nedaudz ar nokavēšanos pieslēdzos, bet varbūt tas būtu tā kā vērtīgi, jo bieži vien cilvēki domā tajā brīdī, kad mēs ieslēdzam šo ECBX, kad šie kredītpunkti reizinās arī klienta līmenī. Bet, es nezinu, vai tu to minēji, bet tas ir tas, ko es ļoti, ļoti bieži uzsveru komandā un cilvēkiem, īpaši jauniem partneriem, kad bieži vien cilvēki jauc, ja, tad, kad ir ieslēguši ECBX, un tad gaida, kad pie klienta līmeņa, pie aktivizācijas šīs kredītpunkti reizināsies reiz 3, bet patiesībā šie kredītpunkti reizinās, jaunie kredītpunkti reizinās jauno klientu kredītpunkti un partneri pie mēneša tituliem, mēneša griezumā. Jā, es šo nepateicu. Paldies, Evita, ka tu mani papildināji. Šo es nepateicu, bet jā, tas tik tiešām tā ir, ka tātad ECBX kampaņa strādā tātad attiecīgi tikai uz visu, kas ir mūsu komandā. Uz mums pašiem tas nestrādā uz klientu līmeni, bet gan uz komandu kredītu punktiem. Jā.
Tas ir ļoti svarīgi piebildi, jo tiešām to cilvēki jauc, esmu pamanījusi. Nu, redz, ir viens jautājums, Anna, mums ir čatā parādies, kā tu strādā sociālajos tīklos vai ārpus tiem? Nē, kā tu strādā sociālajos tīklos vai ārpus tiem, tā būs pareizā pieturzīmes. Tātad es pati sociālos tīklos sākotnēji, kad es centos kaut ko reklamēt un kaut ko pārdot, man tas absolūti nesanāca. Nezinu, kāpēc, vai man nebija pārdošanas spējas, vai cilvēks mani varbūt vēl neasociēja ar attiecīgiem produktiem, bet kopš es pieņēmu lēmumu, ka es katru dienu likšu, līdz sasniegšu savu rezultātu, es katru dienu liku storijus par to, kā es lietoju, vai par produktu, jebko, kas ir saistīts par šo tēmu, bet man es tagad domāju, pirmo mēnesi, tātad tas bija, mēs atbraucām no Oslo oktobrī, man sāka pirkt janvārī, tātad oktobrs, novembris, decembris, man bija bez rezultātiem, varbūt kāds 1, 2, 3, bet pārsvarā man no sociālajiem tīkliem nekas nebija. Es pieļauju domu, visticamākais, ka tas var būt tāpēc, ka es līdz šim neliku un pēkšņi sāku likt, un cilvēkam vēl nav asociācijas ar mani un šo produktu, tāpēc es visu laiku pastāvīgi liku informāciju par to, lai cilvēkam es ar to asociējos, un, protams, jā, līdz tam, lai es sasniegtu rezultātu, un no sociālajiem tīkliem man tas nebija, es strādāju tā kā 1 pret 1. Es sazvanījos ar saviem klientiem, telefonu grāmatiņā, atvēru, tā kā jūs katrs paņemat telefonu grāmatiņu, jums tur no A līdz Z burtam cilvēku. Vienkārši pēc kārtas zvanīju. Vai tas ir pazīstams cilvēks, vai tas nav pazīstams cilvēks, un sāku sarunas. Manas sarunas sākās, ja ir nepazīstams cilvēks, ar to, kad es pat mēģinu atcerēties, kurus viņu esmu satikusi. Mēģinu kaut kā to sarunu ievirzīt, kad sveiki, mēs tur satikāmies tajā un tajā dzimšanas dienā, kā tev sokās, atceros, ka tev tur bija bērniņš. Es parasti par bērniem runāju, parasti visbiežāk es sievieti runāju, un tad, ja tur ir bērns, tad tā ir vienmēr tēma, par ko māmiņas ir atvērtas runāt, un kā viņa bērniņam, un kā manam bērniņam, un tad attiecīgi es sāku tā pārdot tieši telefonu sarunās, bet runājot par sociāliem tīkliem, tad, kad mani sāka asociēt ar šo produktu, tad Narnita atbildēja. Nāc iekšā Zoom. Kad mani sāka asociēt ar šo produktu, ļoti forši man aizgāja abonementu sistēma. Un tad es sāku stāstīt nevis tikai par pašu produktu, bet par abonēšanas sistēmu, jo cilvēki jau to nezina, ka viņu piegādes izmaksas aiziet bezmaksas produktu naudas uzkrāšanai. Viņi nezina to, ka visbiežāk viņi nezina, ka no 7. mēneša viņiem ir plus 10% šos te benefitus, un tagad tu vēl to izskaidro, tad cilvēki, protams, sāk vairāk un vairāk iegādāties produktus. Un vēl tāds tips un triks, piemēram, šobrīd, kad man jau kādu laiku klienti ir abonējuši, un varbūt kāds vairs negrib abonēt, bet viņš varbūt nezina, ka viņam ir uzkrājušies, pieņemsim, 50 vai 60 eiro, ka viņš var paņemt pāris produktus sev bez maksas. Un tad es piezvanu šim cilvēkam, tur tātad telefona numurs, es piezvanu viņam, saku, sveika, tur Sarmīte, tev ir uzkrājušies 60 eiro, varbūt tu vēlies, lai viņš paņemtu tos bezmaksas produktus, viņam ir nepieciešams nopirkt, samaksāt abonementu, un tādējādi ir win-win. Viņš saņem savus produktus, tu saņem vēl papildus kredītu punktus. Jā, es mazliet aizrunājos, bet sociālajā platformā es strādāju to, kad es laiku mēģināju asociēt sevi ar produktu. Un ar katru klientu ļoti individuāli strādāju, jautāju, kā viņam iet, kas viņam labāk strādā, kas viņam nestrādā, vai viņš zina, kā pareizi lietot. Tā. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Vēl piebildi varbūt būtiski ir tas, kad ir ievērot šos zīno noteikumus, vajadzētu pirms jūs gribat strādāt šajā sociālajā vidē un platformās, tad ir būtiski iepazīties ar šiem zīno noteikumiem, kā mēs drīkstam šos te produktus reklamēt, izplatīt un, lai būtu šis te viss saskaņā ar kompānijas noteikumiem. Jā. Vai tev bija viegli, Anna, šos te noteikumus ievērot? Vai viņi ir kaut kādi ārprātīgi, vai viņi ir, teiksim, ļoti atšķirīgi no citiem, varbūt, es nezinu, noteikumiem, kas ir? Zin kā, sākumā es teikšu godīgi, ir tāds teiciens mauju kā prot, es nezināju noteikumus, un es pašā sākumā
nezinot noteikumus, varbūt kaut kā ne tā rīkojos, bet pēc tam, kad es uzzināju, es sapratu, ka šie noteikumi, kas ir iekšzemes zīno, viņi pat īstenībā atvieglo gan tev darbu, gan dod benefits, kā tas ir ieguvumu šiem cilvēkiem. Ka viņi var bez maksas, pieņemsim, saņemt šos produktus, vai viņi var, viņiem 10% vēl uzkrājās. Un vēl daudz klientam, es nezinu, ja viņš piesaista 4 klientus klāt, tad viņam ir bezmaksas, vēl bezmaksas produkti nāk. Tā kā šos ieguvumus, ka tu izzini un vairāk pastudē gan kompensācijas plānu, gan mēs kā partners, lai mēs būtu gudrāki priekš sevis un priekš klientiem, tas noteikti ir iegums visiem jāruta. Labvakar visiem. Es varbūt gribētu arī iestarpināties par to, ka šeit mēs šobrīd varam arī runāt, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad, vai vispār informāciju, kādu nodot saviem klientiem un šeit arī esošiem partneriem, par to, ka mums no 1. marta tā tad ir cenu paaugstinājums. Ja, kad mainās cenas, un šī ir fantastiska iespēja, ko mēs arī varam izmantot ar jau esošiem vai bijušiem klientiem, kuri kādreiz mums ir bijuši, attiecīgi atjaunot attiecības. Un tātad, ja mēs šajā mēneša ietvaros ar kādu no klientiem atjaunojam savas attiecības ar abonementa sistēmu, tad attiecīgi mēs nostabilizējam, jeb attiecīgi nospraužam tās attiecības vēl uz pusgadu šo te cenu kategoriju. Ja, tam cilvēkam attiecīgi šķiedrvielas 32 eiro mēnesī, ja, un arī cenu lapa mums ir pieejama jaunā cenu lapa, ja, tātad vēlreiz padalīsimies noteikti lielajā grupā ar šo te cenu lapu, kā tieši tās cenas ir mainījušās. Tikko saņēmu arī šo te cenu lapu. Tad tas, ko vēl es gribēju teikt par tiem sociālajiem tīkliem, varbūt savu pieredzi par to, ka patiesībā sociālajos tīklos tu būvē savu tādu šo te tu būvē tādu savu, tā teikt, zīmolu, un tu sevi asociē ar, teiksim, zīno zīmolu, kas ir premium klases zīmols. Un tas, ko es gribētu šeit visiem esošiem partneriem teikt, ka mums ir jāapzinās to, ka mēs strādājam ar premium klases zīmolu, premium klases uzņēmumā. Un skaidrs ir tas, ka ar tādu arī mums ziņu arī ir jānes gan sociālajā vidē, gan arī tur tajās tikšanās reizēs, uz kurām mēs ejam kopā ar saviem partneriem vai arī uz jau potenciālām šīm te sarunām. Mēs strādājam tātad ar premium klases zīmolu. Cik tikšanās dienā tev bija, lai sasniegtu Diamond un direktoru titulu? Ja tu prasi man, Elīna, tad man bija tā, tad vēl joprojām ir katru dienu tikšanās, un šobrīd es jau strādāju, mazāk es strādāju ar saviem personīgajiem partneriem, un ļoti, ļoti daudz šobrīd strādāju ar partneriem, jau 3. un 4. līmenī, jā, veidojot šīs te attiecības. Tas, kas mums ir jāsaprot arī šeit esošiem partneriem, ka mums ir ļoti svarīgi nodibināt šīs attiecības ar katra līmeņa šiem te jau partneriem esošiem. Ja? Vismaz zināt, kas notiek jūsu komandā, lai vajadzības gadījumā, ja kāds, teiksim tā, pagurst, tad jūs varat pārņemt šo te cilvēku, un jums ir personīgs kontakts ar šo te cilvēku savā komandā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un vēl viena ļoti būtiska nianse, ko es gribētu uzsvērt, kas man ļoti strādā, ir tātad, jā, kopīgas šīs te tikšanās, kopīgas apmācības, kopīgi home meeting, jā, tiešām klātienes tikšanās, ka tu ar cilvēkiem veido tādas siltas un draudzīgas, bet tomēr biznesa attiecības, jā. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts. Vēl varbūt par sociālajiem tīkliem es gribu padalīties no mūsu partneres Elīnas pieredzes, kur mums bija tātad šī te tikšanās pagājušajā sestdienā ar viņas partneriem, ja, kur no 20+ cilvēkiem tikai 2 cilvēki bija no viņas Instagrama, un viņas Instagrams ir ļoti liels, ar ļoti, ļoti lielu cilvēku skaitu. Tāpēc tas, ko es gribētu jums teikt, ka sociālie tīkli tā ir super laba platforma, kurā mēs varam strādāt, parādīt un demonstrēt šo te produktu, šo te zīmolu, runāt par biznesu, bet jebkurā gadījumā attiecības mēs būvējam ar katru cilvēku individuāli, un no savas personīgas pieredzes, un arī šobrīd arī no Elīnas pieredzes varu teikt, kad strādā individuāla cilvēku uzrunāšana. Nestrādās tas, ka jūs ieliksiet 1-2 storijas par to, kad nāc komandā, biznesā, kur šeit ir
links, nopērts ar manu referālo linku, ja, tas ļoti maz strādā. Šajā biznesā strādā attiecības un šajā biznesā strādā personīga komunikācija ar klientu. Un jebkurā gadījumā es arī aicinu katru cilvēku tomēr izrunāt nianses, izrunāt detaļas, ja, ar cilvēka veselību saistītas lietas, ja, jo ne katram cilvēkam būs piemērots kāds no produktiem, tur tomēr būtu jāuzdod papildus jautājumi. Ja? Tieši tāpatās kā balanceļa, mēs zinām to, ka 97% cilvēku pasaulē tā ir vajadzīga, jeb omega augstskābe ir tātad disbalansā, bet ir ļoti vērtīgi noskaidrot tātad šo testu un testa analīzi uztaisīt, cik lielā disbalansā cilvēks ir un vai cilvēka organisms ir tas, kurš ir spējīgs tātad šķelt taukus, ja, un viņam būs nepieciešama iespējams tātad AquaX versija, ja, kas mums ir unikāls produkts. Ja. Tā kā runājot par šo sociālo tīklu lietošanu, ka tomēr mums šis biznes ir tas, kurš parāda, ka tās personīgās attiecības un personīgā uzrunāšana cilvēkiem ir tas, kas strādā vislabāk. Nu tā, man liekas, te vēl Anniņa bija tev jautājums. No Annai arī jautājums tieši par šo pašu. Cik tikšanās dienā tev bija, lai sasniegtu gan Diamond, gan direktoru titulu? Uz Diamond titulu tas tātad bija pirmais tituls, kur man bija kaut kāds bankings, līdz ar ko mana tēma vienmēr ir skaldam ziloņu gabalos. Kas ir tas tituls? Tātad katrs viens no jums var iedomāties, kas ir tituls, ko jūs nākamēnes vēlaties sasniegt. Pieņemsim nākamēnes. Ja? Attiecīgi kredītpunktu daudzumu es priekš sevis sadalu ar 3, zinot, cik partnerus man vajadzētu vidēji. Tad ir kopējais kredītpunktu daudzums, ja ir bankings, mēs atņemam bankingu, paliek daudzums, kas mums ir jāsaģenerē šomēnes attiecīgi. Un šo te daudzumu es priekš sevis sadalu ar 3, tādējādi es zinu, cik jaunus partnerus ar lielajām ultimate pakām man būtu jāpiesaista biznesā. Un tad attiecīgi šo te daudzumu es sadalu uz dienām, cik man dienā ir vajadzīgi. Manā gadījumā, tieši Diamond gadījumā, man vajadzēja, ja es pareizi atceros, bija 12 partnerus. Un, lai saņemtu 12 partnerus, mans uzstādījums bija 5 tikšanās dienā, 5 partnerības tikšanās dienā. Diamond titulu es sasniedzu 15. mēneša datumā. Jā. Un ko es ar to gribēju pateikt? Jā, to, ka man bija uzstādījums 5 tikšanās dienā. Savukārt, tā, kad bija direktors, es jau apzinos to, ka man ir komanda, man komandā ir cilvēki, kurus es varu arī vest, jo uz Diamondu man vēl nav saprašanas tajā laikā, ka man ir komanda un es varu strādāt kopā. Man ir saprašana, kad es ejot viens karavīrs, viens eju un darbojos. Bet uz direktoru man jau bija apziņa, ka hei, man ir komanda. Un šeit vairs nav runa par mani, bet par to, ka ir cilvēki, kuriem es gribu no sirds tiešām palīdzēt sasniegt viņu titulus. Un tātad viens moments ir tas, kad palīdzot sasniegt cilvēkiem viņu titulus, es dodos uz viņu tātad trīspusējām sarunām, uz partnerības tikšanos. Es palīdzu viņiem viņu produktu, personīgo klientu apjomu sasniegt. Un, protams, paliek arī daļa, kas ir jādara man. Un Tur bija skaita ziņā 5, tas bija vieglā diena. Es atceros, ka dienas, ka es no agra rīta līdz vēlam vakaram partnerības tikšanās. Un mana atslēga kaut kādā ziņā bija tas, ko Ruta tikko teica, kas nestrādā. Man parasti nestrādā, bet tā viena reize man nostrādāja, kad es pateicu, ka mans sapnis ir izlausties ārā no Latvijas, un es ļoti gribu kādu partneri ārpus Latvijas. Es gribu strādāt starptautiski. Un man atsaucās kāda meitene Instagramā no Norvēģijas, kura iestartēja, un uzreiz viņa teica, ka viņi jau sen skatās uz mani, viņi jau sen grib, un viņi saprata, ka šis ir tas signāls. Viņa iestartēja, ielika savus partnerus, izpildīja riņķus, partneris sāka pielikt partneres, un es sapratu, ka tur būs baigā, kad Norvēģija tagad ir mana zeme, un es ECBX mēnesī, kad es domāju, es strādāšu no rīta līdz vakaram, ko es arī darīju, es vēl aizbraucu uz Norvēģiju, un tur novadīju sanāksmi,
prezentāciju cilvēkiem, un tur iestartēja vēl cilvēki. Kā rezultātā tur izveidojās komanda. Un ko es gribu teikt, ka tad, kad mēs to sniega pikuci veļam pa kalnu, viņš sāk vēlties lielāks. Un jo tu vairāk dari, jo tā enerģija kaut kā akumulējās un paliek arvien vairāk. Un varbūt pat cilvēks, kuru tu neesi uzrunājis, bet tev ir tā enerģija, ka tu darbojies, viņš tev piesaistās. Līdzīgi man bija Diamond mēnesī arī. Tas vienkārši, kad tu darbojies riktīgi, man Instagramā uzrakstīja kāda sieviete, kur saka, Anna, es redzu, kā tu dedz par to. Es nezinu, kas ir Zinzino, bet es gribu tur būt. Tāpēc, ka viņa redz, kā tu esi iededzies, un viņš grib tajā enerģijā būt. Tāpēc tā atslēga viens ir tie partnerības daudzums, plānošana, bet otrs moments ir tas, ka tu dari, ir enerģijas nezūdamības likums, un vienkārši tev sāk tavas darbības vairoties ar iznākumu veiksmīgu. Tā kā, 5, es atceros, 5 bija Diamondam un direktoram bija vairāk. Jo tā, kad es novembrī biju, man bija augstāks mērķis, bet jā. Jā, bet es domāju, te arī laba atbilde būs līga, kur prasīja, kas katram partnerim ir vajadzīgs, lai būtu veiksmīgs, kur ieteikt skatoties uz savu piemēru. Es domāju, ka tu jau savā iepriekšējā stāstījumā ļoti labi atbildēji. Jā. Viens ir mērķis un darbības visu laiku darīt. Jo man arī partneri, kam varbūt nav tik veiksmīgi, neizdodas tik ļoti jaudīgi pieslēgt attiecīgi sev partnerus. Es vienmēr saku, ir enerģijas nezūdamības likums. Un ja tu būsi uzcītīgs un lojāls savai kam tu esi nodevies, agrāk vai vēlāk būs rezultāts, jo nav tikai tiem, kas nedara. Un vienmēr mēs varam meklēt attaisnojumus, kāpēc nav rezultāts, kāpēc neizdodas, bet es esmu par to, ka vienmēr meklējam risinājumus, kā izdarīt. Nesanāca šitā, mēģinam šitā, nesanāca šitā. No sērijas neienāca pa durvīm, kā pa logu, nesanāca pa logu, kā pa skursteni. Ej uz savu mērķi. Un tagad būs mēnesis, kad manuprāt, šeit ir viss ir iespējams mēneši. Viss, ko gribi, lūdzu, uz paplātes. Tāpēc noteikti katrs nospraužam savu mērķi, sadalām, mans aicinājums sadalīt to pa dienām, uzlikt plānu un pie tā pieturēties līdz pat pēdējai mēneša dienai un redzēt, kā tavs rezultāts īstenojas. Es vēl pieliku tavus 5 kapeikas par to, ka principā mēs rušinam zemīti jau tagad. Mums vēl ir pēdējās nedēļa, kad mēs vēl varam, kā saka, uzrušināt to zemīti, un tad mēs varam tās sēklas iesēt un martā tiešām tikai vākt super lielu un diženu ražu. Un es ticu, ka tajā brīdī, ka mēs ieslēgsim katru savas komandas partneri, nomotivēsim katru partneri ieslēgt A-tīmu kā minimumu, katram partnerim ieslēgt viņa personīgu motivāciju uz to, ka tas taču ir tavs rezultāts, ka man ļoti gribas, kad es redzu, ka tevī ir potenciāls, ka tu to vari izdarīt. Un tajā mirklī, kad tu sāc runāt ar savu komandu, ka tu motivēsi savus komandas biedrus, savus komandas partnerus, tad patiesībā tas rezultāts ir tāds, ko brīžam pat liekas, ko? Tu A-tīmas noslēgs, vai ak, jēziņ, tev jau ir egzekutīvs, ja? Ka tu pat brīžam nesaproti to, kurā mirklī tas cilvēks ir tādu apjomu uzņēmis. Un tad viņš saka, bet tu taču man teici, ka es taču varu. Citreiz ir tā, ka tie cilvēki nenotic sev, ja? Un liekas, ka A-tīmas, ak, šausmas, tas taču kaut kas ļoti tālu, ļoti daudz. Man pašai personīgi pagājušajā nedēļā mēnesī ir mana jaunā partneri, kur iestartējusi, un Jana saka, Rūta, man ir 350 eiro pa 15 dienām. Tas ir likumīgi? Jā, Janīte, tā tas notiek, tas ir likumīgi. Un tāpēc tajā mirklī, kad mēs kā līderi, mēs kā cilvēki, kuri atbalsta savu komandu, savus partnerus, pieskatam arī sistēmā viņus, ja, vai viņam tiešām līdz tam A-tīmam nepietrūks tur pāris minimāli kredīti, ja, kas ir ļoti svarīgi mums kā līderim pieskatīt katru no šiem te saviem partneriem, nomotivēt vēl uz 10 kredīti tev pietrūks, tev 3 klienta punkti pietrūks. Un galvenais pateikt arī partnerim, kas viņam par to būs, ja, par A-tīmu. 100 eiro tātad tev ir naudiņā, 100 eiro zēra vārds, un tu jau pārēji nākošajā posmā 20% cashbacks,
Un visi atkārtotie pirkumi atkal tev kredītos reizinās ar 2. Un tad, kad tu viņam par katru šo te iedod to, ko viņš iegūs, viņš saprot to fizisko savu labumu. Ja, tā kā mūsu kā aplainu pienākums ir katram šim cilvēciem izsakot sistēmā līdzi un pateikt, kas tev vēl ir nepieciešams, lai tu sasniegtu savu personīgu superīgu rezultātu, kas, protams, mums katram atsevišķi un individuāli sniegs arī mūsu kopējo komandas rezultātu. Tā kā tā, manas 5 kapeikas. Jā, kamēr tu stāstīji, es atcerējos šīs nedēļas Zoom ar savu komandu, un mēs runājām par kompensācijas plānu, jo pagājušā nedēļa Orients direktoru kolā pateica, vai jūs katrs zinat kompensācijas plānu, vai jūs protat viņu nodot saviem cilvēkiem. Un es aizdomājos, ka es zinu kompensācijas plānu tik tālu, cik es esmu, bet ļoti vērtīgi ir paskatīties, kas tam lācītim vēdrā ir vēl. Jo, piemēram, manā gadījumā, mans slavenais stāsts par māja mēnesi, kad es biju plānojusi, ka es saņemšu 3900 eiro šo te naudu par izdarīto klientu apjomu. Bet man kaut kādas kļūdas pēc bija ieskaitīti 4500. Un es aiz neizpratnes un kāpēc man ir vairāk naudas nekā es biju plānojusi, zvanīju Ilzei, sakot, kas notiek, kādā sakarā man ir ieskaitīta papildus nauda. Jo, es domāju, kaut kāda, kāpēc? Tā kā es tiešām tādā neizpratnē, jo nebija plānots. Un viņi man saka, atveram kompensācijas plānu, paskatāmies tabuliņu. Un tur, attiecīgi, ja tev ir komandā tāds un tāds klientu skaits, un tu esi tādā un tādā titulā, tad tev pienākās tik un tik papildus naudas, ko es pat nezināju. Ko, attiecīgi, es gribu pateikt, ka ja mēs izzinām vairāk kompensācijas plānu un redzam, ka mums komandā ir cilvēkam, kuram pietrūkst kaut kādi daži klienti kopējā komandas klientu apjomā, piemēram, lai viņam būtu vēl papildus 300 eiro bonus, tad tu spēj to nočakot un palīdzēt šim cilvēkam komandā atrast vēl dažus klientus, lai viņš aiziet uz nākamo šo te bonusu. Tas bija tāds viens moments, ko no personīgās pieredzes, kuras ne pa tēmu dabūju 600 eiro, manuprāt, ne pa tēmu, bet pat arī es komandai prasīju, vai komandā cilvēki ir izpratuši, piemēram, šo pirmo fāzi ar trimbulīti, varbūt aptaujas pēc jūs varēsiet pacelt rokas, kurš to zināja, laikam tā, vai kurš to zināja, jā. Kad pirmo aplīti izpildot, es zināju, tātad līdz manim, es biju izrakusi tā, ka tātad, ja mēs piesaistam partneri ar lielo paku, un viņš iegādājās vienu abonementu, tu par to kā sponsors saņem 50 eiro. To es zināju, bet es nezināju, ka ja viņš izpilda visu pirmo rimbulīti, jeb vēl 3 šos te abonementus, mēs saņemam vēl 50 eiro. Kā rezultātā, ja tev ir partneris, kas ienācis ar lielo paku, izpilda fastart pirmo rimbulīti, gan viņš saņem 100 eiro, gan tu saņem 100 eiro. Vai jūs varat pacelt rociņas tie, kas zināja, ka gan tu saņem, gan tavs partneris saņem? Tikai es visus kopā jūs neredzu, kāpēc. Bet es redzu, ka kāds arī nepaceļ roku. Ok, vienkārši es neredzu visus kopā, man tā nav izvērsts skats šeit. Ok, un ir ļoti daudz nianses, kuras varbūt tu tajā ritulī, kurā tu esi, tu nezini, bet ja tu zinātu, tu vieglāk nomotivētu savu partneri, lai viņš sasniedz labākus rezultātus. Protams, fastart pirmo rimbuli un visus rimbuļus es katram vienam iesaku, lai viņš izņemto šo te maksimālo bonusu skaitu un lai viņš pats redz, kā viņš ir sācis savu biznesa šos te zobratus veidot. Bet es vairāk par to, ka ja mēs redzēsim un izzināsim vēl vairāk šo sistēmu, mēs varēsim pacelt savus partnerus, kā rezultātā paceļamies arī paši mēs. Tāpēc, jā, tas bija man tāds iestarpinājums pēc šīs nedēļas Zoom, ko Ruta pieminēja kādas lietas. Jā. Kādi jautājumi? Kāds iestarpinājums? Tad mēs varam nopaļoties. Un paldies katram, kas šodien šeit ir bijis. Paldies, ka bijāt. Es ļoti atvainojos, ka mums nesanāca apmācības par sociālajiem tīkliem, taču tad, kad Nikola būs atvesaļojusies, viņai ir angīna un viņa nevar parunāt, viņa var tikai pačukstēt, un tāpēc ekspromto
nojuka mums, bet viņa būs atvesaļojusies un kādu citu reizi arī viņa atnāks, jo viņa novadīja pagājušajā nedēļā mūsu komandai apmācības par sociālajiem tīkliem, un tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. To varēja paņemt katrs uz savu pusi, katrs ar ko nodarbojās, vai katrs, kas grib attīstīties sociālos tīklos. Tas bija tiešām interesanti, saistoši un ļoti vērtīgi, tāpēc kad viņi atvesaļosies, es piedāvāšu, ja vēlēsieties, varēs viņi arī novadīt šeit šīs apmācības. Tāpēc paldies katram, kas pieslēdzās, kas iesaistījās ar jautājumiem un klausījās. Paldies jums un lai jums jauks vakars!